Sveiki, mani sauc Hector Aries, šajā video es jums parādīšu ierīci. Mājdzīvniekiem veikt terapiju dzīvniekiem. Mēs redzam informāciju par ražotājs. Šeit varam redzēt ierīces attēlu gan kaķiem, gan suņiem un zirgiem. Apskatām ražotāja vietni un dodamies uz Dodieties uz tīmekļa lapas beigām, un šeit jūs atradīsiet saturu. Ja jūs iegādājoties biofīlijas aizbildņa ierīci, jūs saņemsiet šos elementus, tas ir kas? Ko saņemsiet, iegādājoties ierīci, alumīnija koferi un tajā koferī var redzēt visus piedarumus, kas tur ir. Šeit un svarīgs precizējums. Šo pendrivu sauc par sarkspraudni, un tas ir līdzīgs automašīnas atslēga, lai programmatūra darbotos, tam pendrivei ir jābūt. Jāievieto USB portā un šajā pendrive ir programmatūras saturu. Ražotājs nosūta programmatūras rokas grāmatas, bet iekšā. Dažās valstīs, kurās ir noteikti programmatūras sūtīšanas ierobežojumi, tad iekšā. Šajās valstīs mēs nosūtām programmatūru kā lejupielādes failu. Tāpēc, ja jūs to nevarat atrast koferī, neuztraucieties, sazinieties ar ražotājs un saņems programmatūru kā lejupielādes failu un šo citu. Pendrive vai atmiņa, nemēģiniet to ievietot datorā un lasīt, jo viņi to darīs. Konstatēt, ka jums nav informācijas, jo tā ir paslēpta, ir kā atslēga. Automašīna un programmatūras darbībai tā ir nepieciešama un būtiska. Jums ir jārūpējas par šo pendrive, un jūs to nevarat pazaudēt. Un tagad es tev parādīšu, Es tev parādīšu tanku, lūk kaste. Kad jūs pērkat DVD, jūs saņemsiet šo čemodānu šādi, un tagad es nomainīšu attēlus. Lai jūs varētu tos labāk redzēt, mainīsim attēlu. Ideāls, lūk, es iešu. Stāvi taisni, tāds ir čemodāna izmērs, tāds ir kofera izmērs. Biofīģijas aizsargierīci, mēs to izņemsim no čemodāna, lai jūs to varētu redzēt. Tas ir ļoti svarīgi, jo tam ir gaiss un spilveni pret triecieniem, tas ir A. Aizsardzības elements un, ja jūs gatavojaties ceļot, piemēram, uz citu, tas ir labi. Paturiet šo, nedodiet to, jūs darāt to, jo, piemēram, ja jūs gatavojaties uz mājām, lai veiktu terapiju mājdzīvniekam, ja viņi to ņems līdzi automašīnā, tas aizies. Vibrējot atpakaļ un laika gaitā ierīce pazūd, tā saņem triecienu, tad tas ir svarīgi, saglabājiet to transportēšanas laikā, tad mēs atvērsim. Lai jūs varētu redzēt informāciju, kas bija vietnē. Tagad jūs to redzēsiet tiešraidē, kad tas ieradīsies no rūpnīcas Biofīģija aizsargs. Es jums parādīšu, šeit ir ierīce, Biofīģija aizsargs, es to lēnām pievadīšu tuvāk. Šeit ir 3 savienojumi, jūs varat redzēt, tas ir datora kabelim. Šis ir sensors, un tas ir rezonances kauss, un ievērojiet, ka 3 savienojumi, šie 3. Viņi ir dažādi, tāpēc nav iespējams apjukt vai apmaldīties, pieķerties.
Kā tagad instalācija? Nē, jogas iespējas nav, tad nāk barošanas kabelis. Savienojums un tas, ko es jums parādīju iepriekš, tas ir kā automašīnas atslēga, lai programmatūra. Var strādāt, tas ir ļoti svarīgi, viņiem vienmēr par to ir rūpīgi jārūpējas, viņiem par to ir labi jārūpējas. Šo elementu, jo bez šī programmatūra nedarbojas, mēs gatavojamies noņemt kabeli un varat, šis kabelis ir līdzīgs printera kabeļiem, taču kvalitāti nosaka ražotājs. Pārāka, jo runa ir par biezumu, gadu gaitā kabeļa kvalitāte ir uzlabojusies, teicama. Lieliska kvalitāte, šis kabelis ir labāks nekā pirms 10 gadiem, kvalitāte ir ļoti laba. Šeit iet savienojums, piemēram, šis kabelis iet uz datoru, šie divi iet uz datoru. Elementi, kabelis un pendrive, un tagad es jums parādīšu rezonances kausu, kas jums būs. Rokas grāmatu, kurā varat redzēt pamatus, varat redzēt arī manā YouTube kanālā sarakstos. Tas ir ļoti svarīgi, man ir saraksti, kas sakārtoti pēc valodas un, ja nevarat atrast sarakstu savai valodai, rakstiet man uz manu WhatsApp un es jums nosūtīšu sarakstu, lai jūs varētu redzēt dažādus videoklipus. Terapijas ierīces un sākotnējās pamatapmācības, bet var arī tās piedāvāt. Padziļināta apmācība, tad mums ir kauss un kauss nav kur pazust kauss. Šeit ir zīmējums, skaties, ir zīmējums un tas ir novietots tur, mums ir divi elementi un tagad. Sensors nāk, dažreiz viņi jautā, kas tas ir, šī lieta, kas ir šeit, un tā ir atslēga. Roktura taustiņu, tāpēc tagad es jums parādīšu sensoru, aizbildņa biofila sensoru. Ja ir vairāk rindas, mēs to parādīsim, mēs to atvērsim un vērosim, lūk, tas ir sensors. Tam ir šīs siksnas, tāpēc tas ir sensors, tad tas nāk, mums ir jāizņem šis vads un šeit. Mums vienmēr ir svarīgi rūpīgi izturēties pret kabeļiem, vienmēr ļoti uzmanīgi, lai ierīce var būt izturīgāka, tad uz vidu, līdz vidum no krūzes un kabeļa. Kam ir dators, sensors ir pievienots, sensors, kas aptur augstākus līmeņus, jo tas ir tik ilgi. Ja tas ir paredzēts zirgam, tas ir novietots zirgam un tāpēc tam ir sensors, es gatavojos. Rādīt šādi, šis iet uz augšu, es to novietošu šādi, un šie iet šādi šajā. Pozīcija un šeit apakšā jūs to aizverat un regulējat, tur jums jābūt uzmanīgiem tādā veidā. Tā tam ir jānotiek, es izņemšu šo, lai jūs to redzētu, šis ir sensors un šis ir sensors.
kas ir aizsargāts ar šo gumiju, tur ir sensors, tāpēc tam ir jābūt. Saskarsmē ar mājdzīvnieku, labi, liksim un atkal parādīšu. Šis ir iekšējais stāvoklis, šāds tas ir jānovieto, piemēram, uz zirga, tas ir. Vieta virs kakla, šī virs, jūs redzēsiet, es parādīšu sev fotogrāfiju. Ražotāja attēls, lūk, ražotāja attēlā var redzēt, kā ir ar sensoru. Novieto uz mājdzīvnieka kakla, tad šis iet uz augšu, šis iet uz iekšu un ar šo. Apstiprina, šeit ar šo tas tiek apstiprināts, brīžiem tas ir tas pats, mans ieteikums ir. Ar šo ierīci strādā persona, kurai ir pieredze ar mājdzīvniekiem, ja tā ir paredzēta lietošanai. Ģimenes personālam svarīgi ir pazīt mājdzīvnieku un veikt terapiju vienā reizē. Mans ieteikums ir, kad mājdzīvnieks atpūšas, tas ir visvieglāk. Vēl viena iespēja ir arī nesarežģīt lietas, neturot mājdzīvnieku un vienkārši. Novietojiet mani uz abām pusēm, piemēram, ja ir kaķis, kaķēns, mēs varam novietot šo. Uz ķermeņa mēs to novietojam, kaķis, piemēram, atpūšas, mēs novietojam šo saskarē ar ķermeni, un mēs sākam veikt terapiju, mērījumus un tad to pabeigt. Elementu video prezentācija, šeit mums ir sensors suņiem, žurkām un zirgiem. Rezonances kauss un kabelis, kas iet uz datoru, tad nākamajā video. Es jums parādīšu, kā tas tiek savienots, kā tas savienojas ar datoru, kā lejupielādēt programmatūru. Kā tiek instalēta programmatūra, kā tiek izveidots mājdzīvnieku reģistrs un tas viss. Jūs varat tos atrast manā YouTube kanālā, sarakstos, kas sakārtoti pēc valodas un par. Interesē padziļināts kurs, man ir arī kursi, kuros mācu teorētisko aspektu. Ierīci padziļinātajā kursā varēs izprast arī programmatūras funkcijas un arī dažādas lietojuma programmas.